Jā, nu patika eksperiments visiem ar ūdeņiem, kāds mēs burvju triks taisam. Turpinām ar visādiem burvju trikiem? Jā. Es esmu šodien pie mums uz laboratoriju uzaicinājis savu draugu, īstu iluzionistu Valdemāru Veisu. Viņš ir šeit? Jā, aicinām studijā. Aicinām. Valdemār! Sveiks, Valdemār. Sveicināts. Čau. Sveiki. Prieks redzēt. Apsveic. Stāsti, kā tu kļuvi par iluzionistu? Par iluzionistu kļuvu laikam ieraugot kādu citu burvju priekšnesumu, jo sākumā tas ļoti pārsteidz, tad man radās vēlme iemācīties kaut ko un atklāties, kas aiz tā slēpjas. Varbūt kāds fizikas noslēpums, arī kāda matemātika, ķīmija. Beigās izrādījās, tiešām tur ir mazliet roku veiklības, viss tas vēl, un tad jau kāds no mums var iemācīties arī kādu burvstību. Kad tu pirmo reizi redzēji kādu burvju triku? Pirmo reizi burvju triks redzēju apmēram 7,5–8 gadu vecumā. Parādi kaut ko foršu un vienkārši mums un visiem mūsu skatītājiem, kas tagad ir pie ekrāniem. Man šeit būs tāda spēle. Noteikti visi ir redzējuši tādu, vai ne? Jā, kā sauc šo spēli? Kubiks Rubiks, vai ne? Jā, Pareizi. tieši tā. Ir 4 veidi, kā viņus salikt. Pirmais ir izjaukt un salikt. Kad viņi izjauc pa klucīšiem un saliek, un tad jā. Otrs ir maz mānīšanos. Mēs noplēšam visus uzlīmes un tad saliekam atpakaļ. Esat tā darījuši? Ceturtais ļoti ātri iegriezt, uzpūst, un tici to ne, bet viņš saliekās. Pats no sevis. Labai! Klau, tu mums vari atklāt, kā to var dabūt gatavu? Šo ne, bet vēlāk mēģināsim arī iemācīties kādu burvstību. Tagad mums būtu vajadzīgs vēl kāds priekšmets, un man būs telefons. Visi ir dzirdējuši par tādu interesantu ierīci, ko sauc par 3D printeri, respektīvi viņš Ko tas nozīmē? var izdrukāt kādu telpisku lietu. Kad tev ir, tu paņem, viņš ir tādu mazu paņem un drukā ar visādus krūzītus, visu kaut ko. Esat tādu bērnu redzējuši 3D? Viņi nācies. Super. Dažiem telefoniem ir līdzīga funkcija, kas arī saucās 3D. Uzzīmēsim tādu nelielu bumbiņu. Un ja mēs ieslēdzam to funkciju, tad uz 1, 2, 3. Var pārbaudīt, paņemt rokās, viņa nekož. Mums būs vajadzīgs viens palīgs, kuram jādod tā bumbiņa. Kur grib palīdzēt? Tur ir plaukts šādi. Kā tev sauc? Sveiki, Nikola. Pārbaudām vienā gabalā. Ir bumbiņa? Ir īsti, jā. Liec viņu šeit. Un skaties, mēs pamēģināsim viņu lainu un uzmanīgi šitā. Tad līdz 2. Tur plaukstiņš vaļā. 2 bumbiņas šādi. Un mazliet priekš tuvāk pussoli. Ļoti labi. Visi mākam skaitīt no 1 līdz 10. Jā. Ok, tad reizē ar mani tur mazliet tālāk. Un aiziet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Labi, es mānos. Tas gan bija jāmanīšanās. Plauksts vaļā. Tā. Pamēģināsim tev tik plauksts vaļā. Es joprojām tur Vienu plaukstu. bumbiņu pie manis, otrs pie tevis. Cieši tur ir saspiedi un izdarīsim šādi. 1, 2, 3. Pasties, kas tev plaukstā. Kā tas Tagad ir šīs iespējams? 2 vēlreiz saspiedi. Uzliec otru roku virsū. Pauli, iztēlies, ka tu gaisā ir tādas vēl bumbiņas. Paņem Vēl es vienu un vēl vienu. Ar otru roku, jā? Jā. Un lēni un uzmanīgi ieliec viņas iekšā. Tā te? Jā, un otru arī. Neko nesajūt? Uzmanīgi pasties, kas tur ir. Tās vaļā. Čēdras! Tas arī nav viss. Turpināsim. 3 bumbiņas un uzspēlēsim kādu spēli. Visi viņas redz? Maliči. Vienu es likšu kabatā, 2 es ilkšu rokās un vēl vienu kabatā. Cik paliek šeit? 2. Sākam no sākuma. 1, 2, 3 bumbiņas. 2 rokās, 1 kabatā. Cik paliek? 3. Vienmēr 3 tieši tā. 1, 2, 3. Pārējais. 2 bumbiņas liksim rokās, 1 kabatā. Cik paliek, jūs jau zināt? Tieši tā, bet to viņas saspiedīsim un iespiedīsim galdā, viņas vienkārši pazudīs. Tagad parādīšu triku. Mēs viņu turēsim kreisā rokā. Jā. Skatāmies Mājās uzmanīgi. tad varam atkārtot tieši to pašu, paņemot kādu monētu, pudeles korķīti vai kādu nelielu priekšmetu. Paņemsim viņu uz labo roku, uzpūtīsim, noksim gaisā, viņi pazūd, bet parādās zem elkoņa. Gribat zināt, kāds darbojās? Jā. Es vēl lēnām. Mēs ņemam vienu bumbiņu, Jā. turam kreisē plaukstā. Jā. Tad mums ir jānotēlo, ka mēs viņu paņemam uz labo roku, bet patiesībā atstājam viņu kreisajā. Paskatāmies uz labo roku, uzpūšam un viņi pazūd. Iedod pamēģināt. Vienu bumbiņu tev, Jā. vienu tev. Un tad sekam līdz man, rādam Jā. visiem kreisā rokā Rādam viņu. bumbiņu, jā? Pirkstu visu kopā. Jā. Pieliekam īkšķi pie īkšķa. It kā kaut ko paņemam, uzpūšam un tad uzburam nelkoņu. Un tad es paņemu tev no auss. Tieši tā.